Labi, labdien, kolēģi. Tad 31. jūlijas 14. sāksim kārtējo Preļu novada domes sēdi. Tad jau pēc komiteju sēdēm ir iesniegti 3 lēmumu projekti. Lūgums būtu papildināt darba kārtību šīs dienas sēdes ar tātad 3 darba kārtības punktiem. Kā 34. lūgums iekļaut priekšlikumu tātad par izmaiņām Preļu novada pašvaldības starp institucionālā sadarbības komisijas sastāvā. Tā, vai ir iebildumi? Nav, tad uzsākam balsošanu par šī punktu iekļaušanu darba kārtībā. Četrpadsmit par, pret nav, atturās nav. Paldies. Darba kārtībā iekļauts šis jautājums. Otrais priekšlikums iekļaut darba kārtībā kā 35. punktu tātad lēmumu projektu par pārstāvniecību Latvijas pašvaldību savienības kongresā un domē. Vai ir kādi iebildumi? Ja nav, tad lūgums nobalsot par šo darba kārtības punktu iekļaušanu kopējā darba kārtībā. Par 14 pret nav, atturās nav. Paldies. Iekļauts. Tā, un trešais tad priekšlikums iekļaut darba kārtībā kā 38. punktu lēmumu projektu par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības. Ja nav iebildumi, tad uzsākam balsošanu. Trīspadsmit par, pret nav, atturās nav. Arī šis priekšlikums iekļauts. Tā, paldies. Tad pārējām pie darba kārtības izskatīšanas. Tad pirmais darba kārtības jautājums par izsoļu rezultātu apstiprināšanu. Tad šis darba kārtības jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Un lūgums tātad atbalstīt arī apstiprināt novada pašvaldības piedarošā nekustamā īpašuma Somersetas ielā 23 Aglonā nomas tiesību izsoles rezultātus. Tātad, vai deputātiem ir jautājumi? Nav. Debatēs kāds piesakās? Nav. Tad aicinājums balsot par šo lēmumu projektu. Jā, tad kā mums ir šoreiz? Mēs par katru atsevišķi vai par visiem 3 tikai varam?
Tā. Nu, labi, tad 1-2 punkts, tad par kustamās mantas pļāvējas Stiga Park Pro ar attiecīgajiem numuriem izsoles rezultātiem. Tad izsole nav notikusi otro reizi, un tad lūgums ir apstiprināt izsoles rezultātus un rīkot atkārtotu Preļļu pašvaldības kustamās mantas šī pļāvēja izsoli, tad samazinot sākuma cenu par 60%. Vai ir jautājumi? Nav. Debates? Nav. Paldies. Tad uzsākam balsošanu par šiem te pirmā darba kārtības 1.1 un 1.2 punktiem. Paldies. 14 par, pret nav, atturās nav. Tā, otrais darba kārtības jautājums par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Rancāna ielā 4.11 Preļļos nostiprināšanu zemes grāmatā. Finanšu komitejā atbalstīts. Vai ir jautājumi? Debatēs kāds piesakās? Nav. Paldies. Tad aicinu balsot par otro darba kārtības jautājumu. Paldies. 14 par, pret nav, atturās nav, pieņemts. Pārējām pie trešā darba kārtības jautājuma par grozījumu veikšanu Preļļu novada labklājības pārvaldes darbinieku amatu un mēneša algu sarakstā. Finanšu komitejā arī ir atbalstīts, bet es lūkšu īsu skaidrojumu varbūt Sandrai Sprindžai. Jā, labdien! Tātad, Finanšu komitejā un sociālo komitejā mēs jau tā gari un plaši stāstīju par to, cik mums ir klientu apkalpošanas speciālists nepieciešams, jo tiešām ikdienā gan sociālie darba speciālisti, gan arī pārējie, kas piedalās pie sociālās palīdzības administrēšanas, ir diezgan noslogoti un iesniegumu skaits, protams, pieaug katru gadu. Sevišķi mēs to izjūtam administrējot asistenta pakalpojumu un mājokļa pabalsta, šo sniedzot atbalstu. Tāpēc mums ir šis lēmuma projekts arī tapis par to, ka mums ir nepieciešams šis klientu otra likmi klientu apkalpošanas speciālista, kurš arī tīri praktiski palīdzētu sociālajiem darbiniekiem, tātad ar datu ievadi, ar pabalstu apstrādi un citi darbiņi, kas tieši saistās ar programmas datu apstrādi. Tāpēc sociālajiem darbiniekiem vai sociālā darba speciālistiem tad arī būtu iespēja vairāk strādāt ar klientu un viņa apkalpošanu. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav. Debatēs kāds piesakās? Arī nav. Tad priekšlikums ir balsot par šo te darba kārtības jautājumu, par šo lēmumu projektu. Četrpadsmit par, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Paldies. Pārējiem pie 4.
Tātad 4. par projekta numur 5.1.14 slīpsvītra 124 I004 drošā skola amata sarakstu apstiprināšanu. Finanšu komiteja arī atbalstīts, varbūt īsi, varbūt Antrē Meliškānē, projekta vadītāji. Tā, labdien! Tātad ar pašu lēmumu projekta saturu noteikti esat iepazinušies, un kolēģiem arī paldies, ka prezentēja to komitejā. Bet bija jautājums domas sēdē, komitejas sēdē par šo te atalgojumu šai personai. Tātad atalgojums ir 1400 eiro. Tas izriet no kopējā šīs te vakances, ko bija izsludinājusi Daugavpils valstspilsētas pašvaldība. Attiecīgi mēs identiski sekojam viņu šim te, to nevar saukt par iepirkumu, bet šai te vakancei, uz ko pieteicās šī persona. Un attiecīgi šis eksperts tad ir mums jāpieņem štatā uz projekta laiku par projekta finansējumu. Līdz precizējums būs neliels līdz 2027. gada 30. aprīlim. Tur bija neliela kļūdiņa, jā. Varbūt vēl jautājumi? Jā, paldies. Lūdzu jautājumus, ja ir. Jā, man jautājums, tas sanāk 02 katru gadu, jā? 25., 6. un 7. gadā. Jā, bet droši vien, kad laiks ritēs, skatīsimies pēc situācijas, varbūt arī, protams, kā jebkurā projektā arī kaut kādas izmaiņas, bet šobrīd definējam, 2027. gada 30. jūniju, es pat nepareizi nosaucu, 30. jūnijas, tas ir projekta gala termiņš šobrīd ceflā, tā kā uz visu projekta termiņu. Sakiet, lūdzu, šī štatu vienība atradīsies tieši pie skolas iesaistītā projekta kā partneris vai pie attīstības daļas? Nē, projekta partneris ir Preiļu novada pašvaldība, attiecīgi mūsu administrācijas štatā. Tātad 0,2 likmes. Jā, 0,2, jā. Tā nav likme, bet 0,2 likmes. Jā. Tā, paldies, kolēģi, vai debatēs kāds piesakās? Jā, Juri, lūdzu. Jautājums ir par to personu, viņa fiziski, tātad labi, štata sarakstos viņa būs pašvaldībā, bet fiziski, kur tas darbs noritēs šai personai? Pēc mūsu šā brīža informācijas un viņa CV viņš ir Rīgas cilvēks, bet šī 02 Daugavpilī un 02 Preiļos attiecīgi noteikti, ka viņš lielāko daļu strādās attālināt, bet, protams, ka viņš arī apmeklēs objektu un arī piedalīsies, pēc visiem nosacījumiem, piedalīsies visās darba grupas sēdēs un tā. Rītdien viņš ierodas pie mums pirmo reizi un tā kā tiksimies un tad arī pārunāsim un noslēgsim darba līgumu. Jā, es arī gribēju jautāt, vai pie darba līguma ir arī jāmet apraksts? Jā, pienākuma apraksts. Jā. To varētu atsūtīt? Jā, droši vien, ka var noteikti iepazīties. Paldies. Vai vēl kāds grib izteikties? Ja nav, tad aicinājums balsot par darba kārtības 4. darba kārtības lēmuma projektu. Uzsākam balsošanu. Trīspadsmit par, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Paldies. Pārējiem pie 5. darba kārtības jautājumu par debitora parādu norakstīšanu. Tad Finanšu komiteja atbalstīts sakarā ar īrnieces nāvi, tad izveidojas nenomaksāts parāds par dzīvojamos telpas īri. Finanšu komitejā šis lēmuma projekts atbalstīts. Vai ir jautājumi? Nav. Debates nav arī. Paldies. Uzsākam tad balsošanu.
14 par, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Paldies, pārējiem pie 6. Par pašvaldības dalību projektu konkursā SAM 4.3.1.3 sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība pirmās kārtas 2. uzsaukumā. Tā, Finanšu komitejā arī atbalstīts, bet es varbūt dažus vārdus lūkšu projekta tātad saistībā Ingūnai Barkevičai, lūdzu. Labdien! Tātad šo te lēmumu projektu un šo informāciju esmu sniegusi gan Finanšu komitejā, gan arī attīstības komitejā. Kā teikt, esam arī sniegusi, jūsu interesējušos atbildes uz jūsu interesējušiem jautājumiem. Kas ir darīts par šo nedēļu starp komitejām? Mēs esam uzsākuši gan nekustamā nodaļa, gan, šo te iesniegto pagasta pārvalžu un Preiļu pilsētas iesniegtos dzīvokļu apsekojumus un attiecīgi, kā teikt, sākam izkristalizēt šo te iespējamo sarakstu, kas varētu būt pievienot šim te projektu pieteikumam. Varbūt tās vēl ir kādi atsevišķi speciāli jautājumi šajā te sakarā. Tā, lūdzu, vai ir jautājumi? Nav. Vai debatēs kāds? Tā, pirms balsošanas man tikai lūgums, ka protokolā tad pirmajā punktā lēmuma projekta ir piedalīties Eiropas Savienības kohēzijas šajā projektā. Tad aicinājums balsot par piedalīšanos. Sākam balsot. Par 13, pret 1 atturās nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Pārējām pie 7. Darba kārtības jautājumu par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles organizēšanu. Tātad šajā darba kārtības jautājumā arī ir 2 apakšpunkti. Tātad viens ir par pašvaldības nekustamā īpašuma Somersetas ielā 23 Aglonā telpas numuru 15 nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tātad tas ir radošo industriju centrs Aglonā. Un 7.2 ir tātad par nekustamo īpašumu Meža ielā 3A, 3B, 3C, 3D Preiļos nomas tiesību izsoles organizēšanu. Tātad šie ir tie uzņēmē darbībai plānotie angāri Meža ielā. Tā, vai Rīgas jautājumi tad ir bijuši interesanti, kuriem šobrīd ir interese, vai vienkārši tiek rīkota nomas tiesību izsole? Tā, vai mums ir Vita Pastere? Tā, jā, ja var no attīstības daļas, tad... Tā, Sanita, jā, Meļko, lūdzu, tad vārds. Jā, šim objektam tā interese ir ik pa laikam, gan mutiskā ar jautājumu, bet bija arī no plānošanas reģiona saņemta vēstule, kad interesējas un meklē atbilstošu angāru. Un, jāsaka, jā, tā no cilvēka interese ir. Vismaz zinu 3, un tāpēc, jāsludina, un jebkurā gadījumā mums viņš jāsludina, jo ar iepriekšo nomnieku šis te nomas līgums ir lausts, un rādītāji mums ir jāsasniedz, un lai saprastu, jāsaka, tālākās gan tur darbības, gan varbūt nepieciešamība vēl kaut ko, jāsaka, uzlabot vai tam līdzīgi, tad, šī izsole ir jāsludina. Lūdzu, vēl jautājumi?
Vai debatēs kāds grib piedalīties? Nav. Paldies. Tad balsojam par šiem diviem, par 7. lēmumu projektu ar 2 apakšpunktiem. Kas ir par? Četrpadsmit par, pret nav, atturās nav. Paldies, kolēģi. Lēmums pieņemts. 8. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Sviestiņu Preļu pagasts Preļu novads atsavināšanu. Tātad Finanšu komiteja atbalstīts arī jautājums, tātad vai būs par šo kādi jautājumi? Saprotu, ka nav. Vai debatēs kāds piesakās? Arī nav. Tad aicinājums balsot par šo te sagatavoto lēmumu projektu. Četrpadsmit par, pret nav, atturās nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Tālāk 9. darba kārtības jautājums par prioritāro aizņēmumu projektam pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdens notaku USIK ar attiecīgiem numuriem atjaunošanu Preļu novadā. Tad jautājums arī skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Tātad šeit ir runa par diviem objektiem meliorācijas darbu veikšanai, gan Rietumu ielai, gan arī Saunas pagastā. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Vai debatēs kāds vēlas? Arī nav, tad aicinu uzsākt balsošanu par 9. lēmumu projektu. Es balsoju, man nepiedalos. Trīspadsmit par, pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums pieņemts. 10. darba kārtības punkts. Par aizņēmumu projektam atpūtas vietas ierīkošana Pelēču ezera krastā, Pelēču pagastā Preļu novadā. Tā, varbūt īsi, tad Sanita Meļko lūdzu par šo projektu. Jā, labdien! Tātad jautājumu arī izskatīja Finanšu komitejā, un šis ir kārtējais atbalstītais līderu projektiņš. Sen arī idejiski uzsākts, izstrādāts vēl Pelēču pagasta pārvaldes, tātad būvprojekts, iesniegts līderi un atbalstīts, un tagad ir veikts arī iepirkums. Un tā tad ir nepieciešams šī projekta arī priekšfinansējums. Jā, mēs saņemam nelielu daļu, 20% tātad no publiskā finansējuma LAD avansiņu, bet pārējā naudiņa mums ir tātad jāpriekšfinansē. Un tāpēc ir nepieciešams arī šis aizdevums, veidzot, protams, arī grozījumus tātad LAD, tātad šī te projektu pieteikumā, kas arī tiek paralēli gatavots tātad, un arī gatavots šis te aizdevums projektam, lai var uzsākt projektu realizāciju un nodrošināt finanšu plūsmu. Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Nav. Debates? Atvainoju. Debatēm tātad.
Tā, Skaidrīta Grigale. Tā, labi. Tā, labi, tad, ja nav debatēs, tad sākam balsošanu par šo lēmumu projektu. Četrpadsmit par, pret nav, atturās, nav, lēmums pieņemts. Paldies. 11. darba kārtības punkts. Par projekta iesniegšanu 2.2, 3.3. Pasākuma bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai 4. atlases kārtas īstenošanas ietvaros. Mēs jau esam uzklausījuši par šo projektu, vai Sanita varbūt dažos vārdos tad lūdzu. Jā, tātad CFLA ir izsludinājusi tātad atklāt projektu konkursu uz šo te SAM 233 pasākumu, kur mums atbilst tātad viena no Natūra 2000 teritorijām, tas ir Cirīša ezera dabas aizsardzības tātad parks, kuram burtiski tagad ir izstrādāts aktualizēts dabas aizsardzības plāns, kas bija viens no tātad priekšnosacījumiem, lai varētu iesniegt šo projektu pieteikumu. Un šī ideja arī nāk, protams, no cilvēkiem, no iedzīvotājiem, tātad par jauna tāda izziņas vai atziņas takas izveidi gar Cirīša ezeru. Tātad, un ir arī tātad panākt vienošanās ar lielāko tātad zemes īpašnieku, uz kur atradīsies šī atziņas taka Aglonas bazilikas draudzi, par ko būs arī nākošais lēmuma projekts. Un tātad ir arī klāta šī vizualizācija, tātad kā izskatīsies aptuveni šī izziņas taka. Pie tā tiek detalizācijas strādāts, tiek izstrādāta arī tāme, lai saprastu šīs izmaksas, un tāpēc šīs lemjošajā daļā izmaksas ir maksimāli iespējamās vienam projektam norādītas, un viņas noteikti varētu būt savādākas, bet ne lielākas. Tātad viņas varētu būt mazākas, jo vienam projektam nav iespējams tātad būt RFam vairāk kā 1 455 500 eiro. Bet patreiz ir nepieciešams šis lēmums, lai varētu iesniegt tātad 19. augustā projektu pieteikumu KPVIS sistēmā. Paldies. Lūdzu, vai ir jautājumi? Nav. Debatēs kāds piesakās? Nav arī. Paldies. Tad sākam balsot par šo lēmumu projektu. Par 14 pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi. Pārējām pie 12. Tātad, kā jau Sanita teica, tad 12. ir par sadarbības līguma slēgšanu, lai varētu tātad nomāt zemi no Aglonas bazilikas šī projekta, ja tiks piešķirts finansējums, tad šī projekta realizācijai. Vai ir kādi jautājumi par šo? Finanšu komiteja arī atbalstīts, tātad jautājums redzu, ka nav. Vai debatēs kāds? Vienkārši Finanšu komiteja arī bija uzdevis jautājumu tieši par zemes nomas līguma reģistrēšanu zemes grāmatā. Ja īpašnieks vai ir sarunas bijušas, kad viņš piekrīt reģistrēt viņu zemes grāmatā? Jā, sadarbības līguma projektā arī tas ir minēts, un arī ar abūs tiesībām, protams. Citādi jau nevar. Jā, mēs nevaram ieguldīt, ja nav šāds līguma punkts, nemaz Eiropas Savienības līdzekļus. Jā, ja mēs šodien apstiprinam šo sadarbības līguma projektu, tad attiecīgi, protams, jāparaksta arī otrai pusē ir šis, jā, tā ka vēl
kamēr paraksts nav uzlikta, šis līgums nav spēkā. Paldies, tad uzsākam balsošanu par 12. punktu. Par 14 pret nav, atturas nav. Paldies. Pārējiem pie 13. Par aizņēmumu projektam Preļu novada pašvaldības dzīvokļu atjaunošana. Finanšu komitejā atbalstīts. Tā varbūt pāris vārdos Sandrai Patmalniecei vārds. Jā, labdien. Finanšu komiteja atbalstīts. Tātad šis projekts uzsākās jau 2024. gadā. Projekta kopējās plānotās izmaksas tātad 363 388,39 eiro. ERAFA fonda finansējums 163 625 eiro. Pašvaldības finansējums 199 763,39 eiro, kā arī ārpus projekta izmaksas, kuras sastāda 86 976,04 eiro. Lai veiksmīgi tiktu pabeigt šis projekts, ir nepieciešami tātad līdzekļi minēto lēmumu projektā norādīto tātad darbu veikšanai. Saņemts cefla avansiņš 81 812,5 eiro apmērā, kurš jau ir apgūts, un tāpēc nepieciešams ilgtermiņa aizņēmums valsts kasē 281 575,89 eiro, kā arī lēmumu projektā klāt ir norādīts paredzamie pašvaldības līdzekļi ārpus projekta izmaksām 2025. un 2026. gadā. 2025. gada līdzekļi ir paredzēti minētā projekta budžetā. Jā, paldies. Lūdzu jautājumus. Nav. Debates. Nav. Tad kolēģi aicinājums balsot par šo lēmumu projektu. Tad par 13 pret nav, atturās nav. Paldies, pieņemts lēmums. 14. darba kārtības jautājums. Par izmaiņām Preļu novada pašvaldības satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas sastāvā. Tātad priekšlikums ir veikt sakojošas izmaiņas šajā komisijas sastāvā, atbrīvot no darba komisijā komisijas locekli Inesi Pedāni ar 25. gada 1. augustu, tātad pēc viņas pašas lūguma izslēgt Preļu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieku Pēteri Rožinski, tātad ar iepriekšējo amatu no šīs komisijas, un tātad arī nākamais apakšpunkts apstiprināt Preļu novada domes deputātu Pēteri Rožinski šīs komisijas priekšsēdētāja amatā no 25. gada 1. augusta. Un vēl viens punkts tātad izslēgt no darba komisijā arī locekli Jāzepu Ivanānu. Tā, vai ir jautājumi par šo? Nav debates? Nav, tad uzsākam balsošanu. Es nepiedalos balsošanā. Tad 12 par, pret nav, atturās 1. Pieņemts lēmuma projekts. Paldies, lēmums pieņemts. Pārējām pie 15.
par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu komisijas sastāvā. Tātad šeit ir priekšlikums izslēgt Jāzepu Ivanānu no Preiļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu komisijas tātad ar 25. gada 1. augustu. Tā, es atvainojos, kaut kā vajadzētu redakcionāli šo noformulēt, laikam pareizāk. Vai izslēgt no nekustamo īpašumu komisijas vai komisijas locekļu pienākumu pildīšanas, vai atbrīvot tad no. Tā vai. Noteikti precīzāk būtu izslēgt no komisijas. Tā, paldies. Tad lūgums protokolā izslēgt Jāzepu Ivanānu no Preiļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu komisijas ar 25. gada 1. augustu. Un otrais apstiprināt Raimondu Rubinu par Preiļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu komisijas locekli sākot ar 25. gada 1. augustu. Vai drīkst arī vienu komentāru? Jā, lūdzu. Jā, iepriekš es nedzirdēju to balsojumu, nepiefiksēju. Iepriekš komitejās izraisīja varbūt bažas tas jautājums, vai drīkst balsot par sevi attiecīgās komitejas ievēlēšanā. Sazinoties ar korupcijas un novēršanas apkarošanas biroja speciālistiem, ir tā, ka ierobežojums šāds neattiecās uz tiem gadījumiem, kad domes deputāti lem par savu ievēlēšanu domes iekšējās institūcijās, respektīvi arī šādās komisijās. Bet ierobežojums attiecās uz tiem gadījumiem, kad tiek deleģēts varbūt ārpus domes institūcijām, respektīvi, piemēram, kā gadījumā par šo te Latgales plānošanas reģionu. Tad deputātam būtu vēlams atturēties par šo savu balsojumu, bet attiecībā uz komitejām viņš var balsot par sevi. Jā, paldies. Paldies. Tā, vai ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Debates? Nav. Tad, kolēģi, uzsākam balsošanu par 15. lēmumu projektu. Par 14 pret nav atturās, nav pieņemts lēmums. Paldies. Pie 16. pārējām. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijas sastāvā. Tātad, vai Guntis ir klāt, juridiskās daļas vadītājs? Jā. Jā, varbūt tad Gunti pa 16 arī. Par administratīvo aktu strīdu komisijas. Tātad. Jā, administratīvo aktu strīdu komisijā arī līdzīga situācija, tāpat kā par citām komisijām. Šeit saskaņā ar šo te administratīvo aktu strīdu komisijas nolikumu 5. punktu komisijas priekšsēdētājs ir arī domes priekšsēdētājs. Jā? Līdz ar to izslēdzot ar 1. punktu tiek izslēgts arī sūcās no Preiļu novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijas, un arī tad redakcionāli jāpalabo šis 1. punkts, un attiecīgi tiek apstiprināts Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētājs Aldis Adamovičs par šīs komisijas priekšsēdētāju sākot ar 1. augustu, un arī noteikti šajā gadījumā priekšsēdētājs var balsot arī par sevi. Jā, paldies. Tad jā, redakcionāli tad 1. punktu pamainīt arī par izslēgšanu no komisijas bijušo priekšsēdētāju. Tā aicinu, vai ir debatēs kāds nav? Paldies, aicinu tad balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
14 par, pret nav, atturās nav. Lēmums pieņemts. Paldies. 17. darba kārtības jautājums par izmaiņām Preļu novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā. Tātad priekšlikums ir apstiprināt Preļu novada pašvaldības administratīvās komisijas amatā no 25. gada 1. augusta Gunti Gailumu. Vai ir jautājumi? Debates. Tā, jautājums bija, atvainojos. Tā ārējais, ja bija pieteicies, lūdzu. Jā, ja drīkst kolēģi saistībā ar to, ka Finanšu komitejā piedalīties nevarēju, tad man ir jautājums, lūdzu, man mazliet gribētos informāciju par to, kas ir mainījies, jo sākotnēji, cik es zinu, juridiskās un iepirkumu daļas vadītājs, teiksim tā, viņa uzstādījums bija, ka viņš neuzņemsies šī amata pildīšanu, kas šobrīd ir mainījies, un kā vispār tad administratīvās komisijas darbs turpmāk tiks nodrošināts? Tā, es varu nokomentēt, nebija tā, ka būtu galīgi noliedzoša atbilde par to, ka es neuzņemšos šo te amata pienākumu pildīšanu. Jā, priekšsēdētāja šo te amata pienākumus es varu pildīt. Galvenais jautājums ir par šo te administratīvās komisijas šo te administratīvo darbu kā tādu, ko veids komisijas sekretārs. Par to, protams, ir jādomā, jo šobrīd šie te pienākumi, kas būtu jāveic komisijas sekretāram, ir, teiksim tā, sadrumstaloti, sadalīti uz vairākiem darbiniekiem. Daļu veids komisijas priekšsēdētāja vietnieks, daļu atkal veids kāds no komisijas locekļiem, kas, manuprāt, īsti nav pareizi. Šie te pienākumi būtu jāveic vienam cilvēkam, un noteikti uz priekšdienām ir jādomā, kā šo darbu organizēt, jo darbs ir pietiekami apjomīgs, sākot no šo te protokolu un saņemšanas, reģistrēšanas sistēmā, līdz pavēstu sagatavošanas, līdz lēmuma projektu sagatavošanai un tāpat arī uzraudzība par šiem administratīviem sodiem, par naudas sodiem, par darbu ar brīdinājumiem un darbu ar tiesu izpildītājiem. Darbs ir ļoti apjomīgs, līdz ar to uz priekšdienām ir jādomā, kā šo darbu organizēt, jo, protams, var daļai to veikt arī komisijas priekšsēdētājs attiecībā varbūt uz kaut kādu atsevišķu lēmumu sagatavošanu, bet ir tas tehniskais darbs. Es domāju, ka tas nebūtu jāveic administratīvās komisijas priekšsēdētājiem, ja tas ir juridiskās daļas vadītājs, kur ikdienā arī pietiekami daudz pienākumu, un tā noslodze noteikti būtu pārlieku liela. Paldies! Lūdzu, kolēģi, vai vēl bija kādi jautājumi? Man tomēr tad pagaidām tad rodas priekšstats, ka jūs uzņematies komisijas vadību, bet kā tiks organizēts darbs, tas patreiz, acīm redzot, vēl būs, teiksim tā, kopējā darba kaut kāda rezultāts, tad kopējais apmaksāto stundu skaits, es saprotu, šobrīd nemainās. Apmaksāto stundu skaits nemainās, jā, bet, protams, tas ir, manuprāt, tuvāko dienu darba kārtības jautājums, kā komisija tālāk organizē šo tehnisko darbu. Labi, paldies. Tieši tā, es gribēju tikai piebilst, ka ar šodien dienu tiks apstiprināts jaunais administratīvās komisijas vadītājs, tad attiecīgi tālāk arī organizēs darbu. Paldies. Lūdzu, vai vēl ir kādi jautājumi? Debates? Nav. Paldies, tad uzsākam balsot par šo lēmumu projektu.
13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi, pārējiem pie 18. Tā, vai mums ir Zana Praņevska klāt? Tā, vai Zane dzird mūs? Jā, Zane dzird. Jūs mani dzirdat? Diezgan slikti, bet... Halo! Jā, tagad dzirdam. Tātad kopā ar Latgales turisma asociāciju, ar citām Latgales pašvaldībām, ar Igaunijas, Somijas kolēģiem gribam iesaistīties projektā, kas vērsts uz turisma jomas uzņēmēju, kas darbojas austrumu pierobežā, atbalstu, kapacitātes palielināšanu, konkurētspējas palielināšanu. Un konkursa kārtībā no katras tātad Latgales pašvaldības, kas piedalīsies šajā projektā, tiks atlasīti līdz 5 uzņēmēji, kas tālāk arī strādās gan ar individuāliem mentoriem, gan ar dažādām rezervācijas sistēmu izstrādēm, digitālā mārketinga, teiksim, uzlabošanu un vēl daudz citām lietām. Projekts ir uz 3 gadiem. No pašvaldības tātad tiek lūgts priekšfinansējums, kurš arī tiks atgriezts pēc projekta realizācijas, un pašvaldības līdzfinansējums šim projektam būs 2660 eiro. Ir arī vēstule pievienota, kur arī sīkāk tad visu vēl var iepazīties un izlasīt tiem, kam interesē. Lūdzu šo atbalstīt. Jā, paldies, Zane. Tātad vai ir jautājumi par šo finanšu komiteju tika atbalstīts? Jā, ja drīkst. Jā, lūdzu. Tad visu 3 gadu garumā tie būs 5 komersanti, kurus sākotnēji atlasīs. Kas būs komisija, kas kādā veidā atlasīsiet? Mēs tie noteikti nebūsim. Turisma centra šis te uzdevums ir piedāvāt sava novada uzņēmējiem, jo tur arī ir, tā teikt, noteikumi, lai varētu piedalīties. Pirmais noteikums ir uzņēmums nedrīkst būt vecāks par 7 gadiem. Tātad tālāk šie te uzņēmēji pildīs pieteikumu šim te konkursam, konkursa atlasei, un tad vadošie partneri, kur ir Somija un Igaunija un kopā ar Latgales turisma asociāciju, tad no katra novada šos uzņēmējus arī atlasīs. Paldies. Tā, Guntars Ratenieks vēl ir, jā? Jā, es gribētu noprecizēt. Es pareizi sapratu, ka šīs 5 vietas ir garantētas mūsu novadam, ja mēs līdzfinansējam. No 4 līdz 5. Tas būs atkarīgs. Šobrīd vēl ne visi novadi ir noslēguši tātad sadarbības līgumus. Vēl ir tāpat kā Prēļu novads, vēl daži novadi ir procesā, ja, vai tātad pieņems lēmumu pašvaldība vai nepieņems. Un iespējams, tas varētu būt arī lielāks skaits. Jā, paldies. Juris Arts bija jautājums. Es jau noņēmu savu jautājumu, tāpēc, ka es saņēmu atbildi jau. Paldies. Paldies. Tā, paldies. Vai vēl ir nav jautājumi debatēs, kāds vēlas? Nav. Nu, kolēģi aicinu tad atbalstīt šo lēmumu projektu. Sākam balsošanu. $14 par, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Paldies. 19. par ziņu par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Tā, kolēģi, tā arī komitejā skatīts, un priekšlikums ir anulēt ziņas par Veronikas Mejeras ar attiecīgo personisko deklarēto dzīves vietu adresē Bārzu ielā 3 Prēļu novads. Vai ir jautājumi? Nav. Vai debatēs kāds piesakās? Arī nav.
Tad balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Par 13 pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Paldies. Pārējām pie 20. darba kārtības jautājuma par sociālā dzīvokļa īres līgumu pagarināšanu. Tātad Sociāla izglītības kultūras komiteja ir skatījusi un atbalstījusi. Tātad no 20.1 līdz 20.8. Tātad pagarināt šos visus sociālo dzīvokļu īres līgumus. Vai varam balsot par visiem kopā? Tā, vai ir kādi jautājumi par šiem? Nav debatēs. Tā, labi, tad balsojam par punktiem no 20.1 līdz 20.8. Četrpadsmit par, pret nav, atturās nav, pieņemts lēmums. Paldies. 21. darba kārtības jautājums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Tātad ir trīs apakšpunkti šim jautājumam. 21.1, 21. 21.2 un 21.3 par uzņemšanu. Komiteja ir atbalstījusi un priekšlikums tātad uzņemt attiecīgos iedzīvotājus rindā. Varam balsot par visiem kopā? Vai ir kādi jautājumi? Debates? Nav, tad aicinu balsot par 21. darba kārtības lēmumu projektu ar visiem 3 apakšpunktiem. Lūdzu, sākam balsot. Pār 14 pret nav, atturās nav, pieņemts lēmums. Paldies. 22. par pašvaldības dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu. Tātad komitejā skatīts un priekšlikums ir pagarināt šo dzīvojamās telpu īres līgumu uz 2 gadiem. Vai ir kādi jautājumi? Debatēs? Tā nav. Tad aicinājums ir balsot par 22. lēmumu projektu. Pār 14 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums pieņemts. 23. par pašvaldības dzīvokļu īres līguma pārrakstīšanu.
Tad komitejā skatīts jautājums un atbalstīt, izdarīt grozījumus pašvaldības dzīvokļa Rīgas ielā 1.1 Preiļu novads īres līgumā, kā galveno īrnieku nosakot attiecīgo personu. Un tad Sieva Preiļu saimnieks pārslēgt īres līgumu uz 10 gadiem. Lūdzu jautājumus. Nav. Debatēs kāds varbūt nav. Laikam arī. Tad sākam balsot. Par 12 pret nav atturās viens lēmums pieņemts. Paldies. 24. Par Aglonas vidusskolas direktoru. Tātad 24.1. Darba kārtības jautājums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Tātad komitejā arī skatīts. Aglonas vidusskolas direktori Lidija Šatilova pēc pašas vēlēšanās ir uzteikusi darba tiesiskās vēlas izbeigt darba tiesiskās attiecības ar šī gada 18. augustu. Komitejas lēmums tātad ir atbalstīt šo vēlmi. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Nav. Debates. Nav, tad aicinājums balsot. Nu jā, labi, labi, jautājumi saistīti, jā, nu man tad lūgums, tad arī, jā, ja par abiem kopā, tad 24.2 punkts ir attiecīgi apstiprināt pretendentu atlases konkursa nolikumu uz Aglonas vidusskolas direktoru amatu un izveidot arī konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs izpildirektora vietniece Sanda Launerte, komisijas locekļi Maruta Pļūda, sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Andrejs Zagorskis, izglītības pārvaldes vadītājs Jolanta Gžibauska, izglītības pārvaldes finanšu analītiķe un Aivars Rivars, Aglonas pagasta pārvaldes vadītājs. Vai ir par šo jautājumu, lūdzu? Debates? Nav. Tad aicinājums par 24. tad par abiem apakšpunktiem balsot kopā. Par 14 pret nav, atturās nav. Lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi. 25. Par grozījumu izdarīšanu Preiļu novada izglītības pārvaldes nolikumu. Tad bija saņemts izglītības pārvaldes vadītāja Andreja Zagorska iesniegums. Komiteja ir skatījusi jautājumu un piedāvā izdarīt attiecīgos grozījumus. Un arī tad lēmums, ja nobalsosim, tad lēmums stājas spēkā ar 25. gada 1. augustu. Tā, lūdzu jautājumus. Nav. Debates. Nav. Nu, tad balsojam par sagatavoto lēmumu projektu.
Par 14 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums pieņemts. Tā pārējām pie 26. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības. Tad komitejā skatīts. Jautājums ir attiecīgi sagatavoti lēmumu projekti 26.1 un 26.2. Lūdzu jautājumus. Nav debates. Nav. Uzsākam balsošanu tad par šo. Tad 26.1 un 26.2. Par 12 pret nav, atturas 1. Lēmums pieņemts. Paldies. 27. darba kārtības jautājums par nedzīvojamo telpu nomas līgumu un darbības termiņa pagarināšanu. 27.1 ir SIA B un B iesniegums bijis tād par lūgumu pagarināt. 27.2 Nadzeždas Ivanovas iesnieguma izskatīšana. Un 27.3 SIA Euromaster.lv iesnieguma izskatīšana. Tad finanšu attiecīgā komiteja tātad ir piedāvājusi pagarināt šos īres līgumus. Lūdzu jautājumus. Nav. Debatēs. Nav. Labi, tad ir priekšlikums 27.1, 27.2 un 27.3 tad balsot par sagatavotajiem lēmumu projektiem. Par 14 pret nav, atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. 28. Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmā Preļnodā pēc iedzīvotāju ierosinājuma. Tātad komitejas priekšlikums ir piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Ziedielā 11 Preļu novads jauna pieslēguma pie pilsētas centralizētām kanalizācijas un ūdensvadu tīkliem ierīkošanai 1000 eiro, tad ar attiecīgajiem metriem kanalizācija un ūdensvadam. Līdzekļus paredzēt no teritoriju mājokļu apsaimniekošanas sadaļas. Tā, lūdzu jautājumus. Nav. Debates. Nav. Tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par 14 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums pieņemts.
29. par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai 2025. gadam iedalīšanu. Nikolai Ļonov iesniegums bijis komiteja ir skatījusi un tad attiecīgi priekšlikums nodot nomā zvejas tiesības. Tā, vai būs jautājumi? Tā, neredzu. Nav uz debates. Arī nav. Tad uzsākam balsošanu par 29. lēmumu projektu. Par 14 pret nav, atturās nav. Paldies, kolēģi, lēmums pieņemts. 30. darba kārtības jautājums par Preiļu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un komisijas apstiprināšanu. Tātad jautājums skatīts komitejā, un komitejas priekšlikums ir apstiprināt Preiļu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu un arī apstiprināt Preiļu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju sakojošā sastāvā. Tātad, jums visiem pieejams. Vai būs jautājumi par šo? Nav. Vai drīkst nedaudz nokomentēt? Jā, lūdzu. Jā, sākotnējais komiteju šis te nolikums bija tādā vienkāršākā versijā, tāpēc uz domes sēdi redakcionāli šis nolikums tika precizēts un tā kā nedaudz nopietnāk tika pie viņa piestrādāts. Tāpēc arī, šīs izmaiņas ir diezgan salīdzinoši būtiskas ar to sākotnējo redakciju, kādas aizgājas komiteja. Un komitejā arī tad bija šis te priekšlikums tomēr virzīt uz domes sēdi šo lēmuma projektu, bet ar to domu, kad tiks pārstrādāts komisijas nolikums, lai uz domes sēdi viņš izskatītos jau tādā redakcijā, kā viņš šobrīd jums ir iesniegts. Tā, varbūt ir jautājumi vēl. Ja nav, debates arī neredzu. Tad, kolēģi, uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Par 14 pret nav, atturās nav. Lēmums pieņemts. Paldies. 31. Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētāju ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmā Preiļu nodā pēc iedzīvotāju ierosinājuma. Tātad komitejā skatīts un ir priekšlikums piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Miera ielā 8 Preiļi nodas jauna pieslēguma pie pilsētas centralizētajiem kanalizācijas un ūdensvadu tīkliem ierīkošanai 778,80 eiro. 13 metru kanalizācija, 12,90 metru ūdensvads. Līdzekļus paredzēt no sadaļas teritoriju mājokļu apsaimniekošanu. Lūdzu jautājumus. Tā jautājumu nav, debatēm. Tā pieteicies mums ir
Guntars Ratinieks, lūdzu. Jā, mums saistībā ar to juridisko pusi, kur mums toreiz komiteja izraisījās strīds par šo punktu, kurā, tiksim, deklarētām personām tikai drīkst. Varbūt tās mēs varētu papildināt šo lēmu projektu ar vēl vienu punktu, kurā uzdot, lai vienkārši, sanācām parunājām, bet vienkārši konkrēts lēmums būtu domas, ka uz augusta sēdi juridiskai daļai precizēt šo nolikumu, lai beidzot tas jautājums izkustētos no šīs punkta. Savādāk mums būs nākošie precedenti un atkal būs tāds, kāda juridiskā daļa arī mūsu komisijā, ka šajā nolikumā ir pretruna iestrādāta. Faktiski divi punkti, kas ir pretrunā viens ar otru, tātad nedeklarētām personām it kā nedrīkstētu piešķirt finansējumu, bet preambulē ir rakstīts, ka īpašnieks ir tiesīgs saņemt šādu finansējumu. Līdz ar to, tur divi punkti, kas runā pretrunā viens ar otru. Un līdz ar to varbūt tās iestrādāt punktu, kurā, uzdot par pienākumu juridiskai daļai precizēt šo nolikumu tātad uz augusta sēdi. Man ir priekšlikums papildināt šo lēmu projektu ar vienu punktu. Tā, paldies. Jā, drīkst nokomentēt. Jā, lūdzu. Manuprāt, šāds papildinājums šajā lēmumā būtu lieks, jo šis lēmums attiec uz konkrētu personu un nav vajadzīgs šāds papildinājums. Protams, šo jautājumu, kā mēs arī izdiskutējām komitejā, juridiskā daļa ir pieņēmusi zināšanai un noteikti darba kārtībā tas tiks ielikts, jo, kā jūs pareizi arī atzīmējat, ka šī pretruna ir izveidojusies, jā, un tāds varbūt nav, jo tā ideja varbūt ir bijusi viena, bet pieņemot šo saistošos noteikumus, varbūt arī to saistošo noteikumu izstrādes procesā, varbūt tā ideja nav bijusi slikta, bet šis izpildījums īsti nav korekts šobrīd šajā regulējumā iestrādāts, jo, kā mēs redzam, teiksim, no tā paša noteikuma galvenā mērķa no noteikuma pirmā punkta, kad piešķir līdzfinansējumu tās administratīvajā teritorijā esošajām fiziskajām personām piederošo nekustamo īpašumu pieslēgšanai. Arī otrais noteikums, kā mēs paskatāmies, tad ir šie termini, kur definēts ir pretendents, kas ir fiziska persona, nekustamā īpašuma īpašnieks. Pretruna, protams, rodas ar šo noteikumu 4. punktu, kur savukārt mēs paši esam noteikuši, ka līdzfinējums tiek piešķirts personai, kas savu pamata dzīvesvietu ir deklarējis Preļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Un, ja ejam atkal nedaudz tālāk pie 3. nodaļas, pieteikuma līdzfinansējuma saņemšanai, iesniegšanas un izskatīšanas kārtība, tur savukārt atkal mēs sakam, ka pretendents iesniedz tehnisko noteikumu pieprasījumu. Pretendenta definīciju mēs esam devuši 2. punktā, tad te ir izveidosies šī tāda zināma pretruna viena noteikuma ietvaros, protams, viņai ir jālabo un ļoti pareizi ir atzīmēts, ka viņa būtu jālabo tuvākajā laikā, lai turpmāk arī nebūtu, teiksim, šīs kaut kāda neizpratne šiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, vai viņš kvalificējas pie kaut kāda šī nosacījuma. Jā, paldies Gunti par skaidrojumu. Jā, es arī aicinātu kolēģi, jo šis attiecās uz konkrētu adresi, un tad tiešām aicinājums uz nākamo sēdi izdarīt labojumus nolikumā, lai būtu skaidrs, kuriem tad var piešķirt. Es piekrītu, jā, bet es domāju, ka turēsim pie vārda šo situāciju, lai būtu. Labi, tad paldies, vai ir vēl kādi jautājumi, vai tā debates nav. Paldies, tad aicinu balsot par 31. lēmumu projektu. Par 13 pret 1 atturās nav. Lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi. Pārējām pie 32. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts grants un smilts atradnēji līgo. Tad ir SIA Energo biosiltums iesniegums. Un šis jautājums tāds skatīts ir arī komitejā. Tā, mums ir laikam arī pārstāvis, no attiecīgās SIA, tad lūdzu jums varbūt īsi vārds, tad, Jā.
Pirmā pieredze. Jā, stāstu līgo atradne. Prasam atļauju, ir saņemta pase atradnei, ir saņemta limiti, ir aprēķināti modelēti krājumi, ir saņemti tehniskie noteikumi no valsts vides pārvaldes. Gaidam no jums atļauju līgo atradnes izstrādnei. Ir sagatavots atradnes izstrādnes projekts. Viņš ir no 2008. gada. Šī atradne mums pieder, mēs viņu eksploatējam no 2014. gada. 24. gadā mums beidzās atļauja, un tagad mēs viņu atkal gribam, reģistrējam no jauna, bet it kā pagarināt. Vārni sakot tā. Labi, paldies. Tā, vai ir kādi jautājumi, kolēģi, par šo? Tā, ir Juris Erts, lūdzu. Jā, labdien. Mums arī komitejā bija jautājums, divi faktiski jautājumi ir. Vai šī atradne atrodas sasniedzama pa pašvaldības vai privātajiem ceļiem vai servitūtiem? Un ja jā, tad... Ja arī tas būtu valsts ceļš, tad vai tas iet garām kādām dzīvojamām mājām, teiksim tā. Mums vienkārši ir bijuši precedenti par šo arī iepriekš, un ja dzīvojamām mājām, tad vai šis ceļš ir tas, kas var radīt putekļus, un vai ir bijušas kaut kādas sarunas ar īpašniekiem, kas tur blakus dzīvo pa tā ceļa atputekļošanu, jo, kad iet smagais transports, tad tiek pacelti diezgan lieli putekļi. Un otra lieta ir, arī šis gads ir slabs gads, tad ceļi tiek izbraukti vairāk nekā tad, ja nav tā slapjama. Kā ir ar ceļa salabošanu, vai tas arī ir atrunāts līgumā, varbūt arī tā ceļu atputekļošana varbūt ir līgumā, ja nav, tad mums bija runa, ka to tikai jāieslēdz, vai tas ir ieslēgts. Paldies. Jā, mums ir noslēgts ar jūsu pašvaldību sadarbības līgums. Mums ir noteikts maršruts, tur ir jāceļš bez asfalta seguma, kurš drīzāk par visu, ka arī varētu radīt kaut kādus putekļus, bet plānotais darba laiks ir dienas laikā. Darba dienas laikā. Cilvēki arī strādās tikai darba dienas laikā. Par tiem putekļiem gan padomāsim, jā. Noslēgs līgums ar jums, jau vienesti ir iemaksāta depozīta nauda. Tur arī atrunāts, ka mēs apņemamies pēc visu darba pabeigšanas arī salabot tos ceļus un uzturēt kārtībā. Par iedzīvotājiem, jā, tur ir blakus stāvoša māja, mums ar visiem iedzīvotājiem jau notiek sarunas un pārunas, mēs ar viņiem ļoti labi komunicējam. Tuvākā māja mums jau ir saskaņojusi to visu. Viņi jau paši piedāvā savus kā pateikt, pakalpojumus, transporta novietošana, apsardzību, var sakot, ar iedzīvotājiem mums laba komunikācija ir. Nē, tas ļoti labi, kad ir komunikācija, bet vai līgumā tā atputekļošana arī nebūtu vērts iekļaut. Šo mēs runājam arī komitejā. Varbūt tur arī juridiskā daļa varbūt var pakomentēt. Jā, pirms domas sēdes ar atbildīgo speciālistu, ar Gintautu, tika saskaņoti šie te nosacījumi atļaujas izsniegšanā, kas ir, un tur mēs arī iekļāvām šīs te prasības attiecībā uz ceļu uzturēšanu un atputekļošanu arī. Tā, paldies. Guntars Ratinieks. Es saņēmu atbildi, jā. Paldies. Tā, vai vēl ir kādi jautājumi? Tā, Āris Elss, lūdzu. Komitejā mēs arī runājām, vai tika precizēts lēmuma projekts attiecībā par teritoriju plānojām atbilstību šim zemes izmantošanas mērķim, vai šis ir iekļauts kā derīgo izrakteņu atradne? Labdien!
es varbūt varētu precizēt šo jautājumu, un ir noskaidrots, ka pašlaik uz doto brīdī jaunais Preiļu novada teritoriālais plānojums ir izstrādāts, bet viņš vēl nav spēkā esošs, tāpēc vēl joprojām ir spēkā esošs Aglonas novada teritoriālais plānojums, kurā funkcionālajā zonējumā ir norādīts, ka šī teritorija ir tieši noteikta kā derīgo izrakteņu ieguves funkcijai. Un līdz ar to tas ir atbilstoši teritoriālam plānojumam. Bet tajā pašā laikā es arī noskaidroju, ka jaunajā teritoriālā plānojumā šī teritorija ir apzīmēta kā mežu teritorija, kas arī kā papildus darbības funkcija ir ietverta derīgo izrakteņu ieguve. Paldies. Raimonds? Jā, man tik būtu ieteikums nevis pēc darbu pabeigšanas, bet pēc apstākļiem to pielabot, ka ir vajadzīgs. Ir tas iestrādāts? Ir iestrādāts, jā? Ir iekļauts, jā. Vienkārši no īpašnieka dzirdējām pēc darba pabeigšanas, bet ir iekļauts, ka darba procesā, ja rodas tur skaidrs. Paldies. Jā, labi. Jā, nosacījumos ir papildināts ar punktu uzturēt ceļu vienmēr labā kārtībā, arī tai skaitā saskaņā ar sadarbības līguma nosacījumiem. Paldies par informāciju. Paldies. Tā, vai debatēs kāds? Es biju pieteicies, man jautājums, cik ilgā laika posmā apmēram plānojot izstrādāt šo atradni, līdz tam, ka te 223 000 kubikmetru tiks izstrādāt pilnībā? Paldies. Tā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Vai debatēs kāds? Nav. Paldies. Tad, kolēģi, aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu, kas komitejā skatīts ar attiecīgajiem noteikumiem. Lūdzu, sākam balsojumu. Par 14 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums pieņemts. Tā, pārējām pie 33. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts grants un smilts atradnē Skangaļi Riebiņi 2018. gada iecirknī. Tad ir saņemts valsts akciju sabiedrības Latvijas autoceļu uzturētājs iesniegums. Tā, arī jautājums skatīts komitejā. Tā, vai mums ir Latvijas autoceļu uzturētājs arī pārstāvji? Ar Latvijas autoceļu uzturētāju bija vienošanās, ka viņš pieslēgsies attālināti. Jā, labdien, esmu pieslēdzies. Tā, Andris Svarinskis, jā, lūdzu. Andri, jā, lūdzu, īsi. Atradnē Skangaļa ieguve notiek jau no kaut kādām pagājušā gadsimta 70. gadiem. Un tagad mums ir radusies nepieciešamība aktualizēt izstrādes projektu un arī nedaudz mainījušās limita laukuma robežas. Un šī iemesla dēļ tad mums arī nepieciešama jauna atļauja, jo valsts vides dienas ir izdevis tehniskus noteikumus, no kuros tas ir uzrakstīts, ka nepieciešama jauna atļauja. Jā, paldies. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Man tikai jautājums juridiskā daļā. Viss līgums paliek tā kā iepriekšējiem pretendentam bija. Ar visiem pielabojumiem, ja tur izbraucās un sakārtošana ceļa pēc tam. Līgums tieši tāds pats vai? Šie te nosacījumi? Nosacījumi, jā. Atļaujā, jā. Jāprasa Gintotam, vai šo arī iekļaut iekšā šajā atļaujā arī. Šie paši nosacījumi, ko mēs strādājām ar līgo. Jā, līdzīgi kā iepriekšējā jautājumā, arī šajā atļaujā ir veiktas korekcijas un papildus nosacījumi ir iestrādāti. Jā. Labi, paldies. Paldies. Tā,
vēl debates? Nav. Paldies, kolēģi. Tad balsojam par 33. darba kārtības jautājumu. Par 14 pret nav, atturās nav. Lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi. 34. par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības starp institucionālās sadarbības komisijas sastāvā. Tātad šie ir papildu jautājumi. Tā, varbūt tad man būtu lūgums tad īsu ziņojumu Jutai Ivanānei. Labdien! Esam saņēmuši iesniegumu no Pētera Rožinska ar lūgumu atbrīvot viņu no starpinstitucionālās sadarbības komisijas priekšsēdētāja amatā. Līdz ar ko ir sagatavots lēmuma projekts un lūdzu atbalstīt. Pirmais punkts - atbrīvot Pēteri Rožinski no Preiļu novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības komisijas priekšsēdētāja amata ar šī gada 31. jūliju. Un otrais - apstiprināt Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieku Lauri Pastoru Preiļu novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības komisijas priekšsēdētāja amatā, sākot ar šī gada 1. augustu. Paldies. Tātad jautājumi, kolēģi? Nav. Debates? Nav. Tātad aicinājums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Sākam balsošanu. Par 14 pret nav, atturās nav. Lēmums pieņemts. Paldies. 35. darba kārtības jautājums par pārstāvniecību Latvijas pašvaldību savienības kongresā un domē. Tā, lūdzu, juridiskās daļas vadītājiem Guntim Gailamam vārds. Jā, tātad ir sagatavots izskatīšanai un atbalstīšanai lēmumu projekts par pārstāvniecību Latvijas pašvaldības savienību kongresā un domē. Preiļu novada pašvaldībā ir saņemts Latvijas pašvaldības savienības uzaicinājums piedalīties savienības 32. kongresā un biedrību domes sēdē, kas notiks 25. gada 22. augustā Jelgavā. Lēmumu projekts ir sagatavots tādā veidā, kad deleģēt Preiļu novada domes priekšsēdētāju dalībai Preiļu novada domes pašvaldību Latvijas pašvaldības savienībā 32. kongresā augustā, 22. augustā Jelgavā, un otrs punkts ir pilnvarot Preiļu novada domes, te ir deputātiem jāizlemj vai priekšsēdētāja vietnieki vai deputātu uz šo kongresu, jo saskaņā ar Latvijas pašvaldības savienības statūtu 6.5 punktu biedrības biedru kongresā pārstāv pašvaldības domes priekšsēdētājs un domes pilnvaroti deputāti. Ar to tad ir jautājums par pilnvarojumu kādam no deputātiem vai priekšsēdētāja vietnieku. Jā, tad, kolēģi, pēc šī nolikuma mums ir divas vietas, jā? Tā, man būtu priekšlikums tad priekšsēdētāja vietnieku arī. Vai ir kādi citi priekšlikumi? Ja nav citu priekšlikumu, tad otrā apakšpunktā priekšlikums ir pilnvarot Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieku Lauri Pastaru piedalīties šajā pašvaldību savienības 32. kongresā. Tā jautājumi. Nav. Debates. Nav. Tad aicinājums balsot. Tā, mēs šajā gadījumā drīkstam balsot.
Jā, šis ir tas gadījums, ko no labi, kolēģi, es ieslēdzu balsošanu. Labi, mēs atturamies. Desmit par, pret nav, 2 atturās. Paldies par šo atbalstu šajā lēmuma projektā. Tā, un 36. par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības. Tātad arī šis jautājums nav bijis komitejā, ir sagatavots lēmuma projekts. Tā, vai mums ir Zenta Andrejeva? Tā, ja nav klāt Zenta Andrejeva, tad nolasīšu šo 36. darba kārtības jautājumu. Tad par parādu par dzīvokļa īri, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem attiecīgai personai nav. Dzīvojamās telpas īres līgums numurs 155/18 noslēgts līdz 28. gada 31. martam. Dzīvojamo telpu īres likuma 27. panta 1. daļā noteikts, ka īrnieks par dzīvojamās telpas īru līguma izbeigšanu rakstveidā brīdina izīrētāju vismaz 1 mēnesi iepriekš, ja dzīvojamās telpas īres līguma termiņš nepārsniedz 10 gadus. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz pašvaldību likuma 10. panta 1. daļas 21. punktu, dzīvojamo telpu īres likuma 27. panta 1. daļu, tad pirmais uzdots Sijā Preļu saimnieks 2001. gada 31. janvāra pilsētas dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma uzdevumu ietveros veikt visas nepieciešamās darbības par pašvaldības dzīvokļa Daugavpils ielā 7440 Preļu novads īres līguma izbeigšanu. Noslēgtā īres līguma un normatīvos aktos noteiktā kārtībā. Tā kaut kā redakcionāli. Tā, man lūgums tad juridiskai daļai lūdzu pielabot, protokolā. Un otrais atbildīgais par lēmumu izpildi Sijā Preļu saimnieks speciālista mājokļu jautājumos Zenta Andrejeva. Lūdzu, kolēģi, jautājumus. Tā, jautājumi nav. Debates. Tā, lūdzu, debatēs. Kurš debatēs Āris? Lūdzu, Āri. Jautājums ir tāds, vai Sijā Preļu saimnieks ir pilnvarojums no Preļu novada pašvaldības slēgt īres līgumus ar pretendentiem, dzīvokļu īpašniekiem un tā tālāk. Tā, lūdzu, Marta. Ir pilnvarojuma līgums, bet mēs arī komitejas sēdē runājam par to, ka šis līgums ir jāpārskata, jo viņš jau ir novecojis, laiks iet uz priekšu, un ar juridiskās daļas vadītāju mēs arī pārunājam, ka tik līdz būs jauns izpildirektors, arī tad tiks runāts ar kapitāla sabiedrību, un šis līgums tiks pārstrādāts. Jā, līgums prasa jau izmaiņas. Paldies. Tā, paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Vai? Jā, varbūt es no savas puses arī piebildīšu. Jā, komitejas priekšsēdētāji, mēs izrunājām un izdiskutējām šo jautājumu. Juridiskās daļas viedoklis ir tāds, ka ņemot vērā šo pilnvarojumu, slēgt šos te īres līgumus, mūsu skatījumā šādi jautājumi īsti nebūtu virzāmi uz domes sēdi skatīšanai, jo ņemot vērā šo pilnvarojumu, tās jau tālāk ir šīs te privātiesiskās attiecības,
Un līgums, šo te līguma attiecību izbeigšana jau izriet no paša līguma un no normatīvo aktu regulējuma. Tāds atsevišķs speciāls dokuments, kā domes lēmums, tikai tāpēc, lai izbeigtu šos te īres līgumus uz iesniedzēja iesnieguma pamata vai uz kāda cita pamata īsti juridiski neko nedod. Tāds ir tāds komentārs, un līdz ar to, jāskatās ir šis te uz priekšdienām, jāpārskata šis arī pilnvarojuma līgums, lai skaidrāk un konkrētāk noteiktu šīs te tiesības un pienākumus Preļu saimniekam, lai atkal neatgrieztos pie šīs te prakses, kas ir ievirzījusies no iepriekšējā laika gaitā. Īsti tāda juridiska nepieciešamība šādam domes lēmumam pēc būtības nav. Jā. Paldies. Tā, vai vēl ir jautājumi vai debatēs kāds, tā neredzu? Tā, kolēģi, tad aicinu balsot par 36. Tad darba kārtības jautājumu par šo sagatavoto lēmumu projektu. Tikai lūgums pirmajā apakšpunktā noformulēt korekti šo piedāvājumu. Tā, balsojam tad. Par 13, pret nav, atturās 1. Lēmums pieņemts. Tā, paldies, kolēģi. Līdz ar to darba kārtība šīs dienas sēdes izskatīta. Sēdi slēdzu. Ja drīkst, pirms jūs slēdzat sēdi, tad kolēģis pamanīja, ka 32. un 33. jautājumā lemjošajā daļā abām atradnēm ir vienāds kadastra numurs ierakstījies lūgums precizēt. Tā, paldies. Jā, paldies, kolēģi. Tiešām, ja tā ir, tad lūgums protokolā, tad protokolam izlabot katrā gadījumā par attiecīgo atradni. Tā, paldies. Līdz ar to tad sēdi slēdzu. Tā, jābūt ir jau, es uzvanu Ilzē, pisku nav vai...